Nu, sveiki, kas šodien? Sestdien, 25. datums. Nāpiet un tu lejās drēbēs. Nu jau gads pagājis. Un šodien ir motosezonas atklāšana. Un tā man zvanās un saka, davai brauc. Nu, un tad es savācos. Un šito savācu. Nomainīju priekšējos bremžu diskus. Gribēju klučus arī nomainīt, bet klučus es nopirku nepareizos. Un vēl es atvēru kastes vaļā, un brēns tagad es viņus nevarētu dot atpakaļ. Un garēši man mētājās kaut kādu bremžu klučus, nezinu no kā. Nu, lūk, nu labi, davai, jābrauc. Gaida cilvēku. Garēši no visu mūsu moto tusiņu brēns, mēs divi ar Juri palikām tikai. Visiem pārējām tā nav laika, tā nav plānots, tā vēl kaut kas, hēzē. Nu, lūk, bet es arī negrasījos braukt īsti. Bet tautas ir, ej tu nost. Vienīgais, kad es stulbais Mārtiņš, atkal uzvilku parastos džinsus, ne, lai uzvilku moto džinsus. Un viss ir tik skaļi, ej tu nost. Nu, bet jā, cilvēku ir daudz. Nē, es kaut kā dīvaini, kad motociklisti runā par laminātiem un tā tālāk. Nu, galīgi. Bet jā, nedrīkst noklausīties svešas sarunas. Nedariet tā, ai. Izskatās, ka nē. Man arī šitā tērējas. Vienkārši ieraudzīju, man vēl ir sorgi. Ej, šitādi te. Tas ir jupītas. Es biju domājis kaut kas ir. Bet, nu, jā. Paskaties. Pat šitā tev iznāca, jā? Motori visu arī ir sorgi. Nu, es maziņš biju, tādi jau bija veci. Tagad esmu vecs, un tādi ir vēl vecāki. Galvenais reģistrāts. Spāles tevi atstāja kāds. Interesno. Nu jau 2 pulkstens. Un tagad būs tas moments, kad ir pats grūtākais, jā, kad vienkārši viss ierūcinās un viss sāk skanēt. Rūp. Labi, jātaisās braucienam. Sveiki! Jau nākamā dienā pēc atklāšanas, svētdien, 26. aprīlis. Nu, lūk, vakar filmēja, aizbraucām uz Spilvi, nosēdās aķis un, filmēšana īsti nesanāca. Kā jau katru gadu savācās, tur mūzika skanēja un, šašliks diezgan dārgs. Jo viens šašliks 5 eiro, bet kartupelīši 5 eiro. Es pēdu uz 20 pa 25 eiro. Nu, tie ir svētki. No otras puses reizes gadā, 25 eiro, tā savu. Bet garšīgi, tiešām garšīgi bija. Sautātie kāposti, sīpoli, kas nu tur nebija, bet bija tiešām garšīgi. Pat desas tur bija kaut kādas apetita līgas. Kas par šito monstru? Uzliku vāku virsū, nopirkt jaunas blīvas, tur 40, cik tur te eiro maksē. Pagrieziena lukturus mēs te ķiberējam un palika bez priekšējām bremzēm. Jo priekšā bija diezgan dīvaini, tur bija tāda eļļa iekšā, melna eļļa. Nu, lūk, un acīm redzot ielēja to šķidrumu, tīru, un viņš vairāk manžetes netur. Un, nāksies pirkt jauns. Bišķi pataisnoja radiators, lai viņi tā taisnāk stāvēt vienā strīpā. Savādāk viņi tur. Un Husqvarna man pievila, jo teica man pakaļu šito te pusrāmi nedēļā. Jāgaidām. Pagāja pusotra nedēļa, es viņam zvanu. Nu, kur ir? Piekdien jau ir. Zini, tur zavodā, tur kaut kas ar iepakošanu, tur vēl kaut kas. Būs pirmdien vai otrdien, precīzi nemāk pateikt. Bļēns, veči. Ja saka, 2 nedēļas, ja no nedēļas līdz 2, iespējams 2 nedēļas, ja tur tā un tā, kaut kā tā. Te es būtu rēķinājies šonedēļ uz laukiem vai vēl kaut kā, un to uz 1. maija svētkiem palikt. Tagad sanāk tā, ka bļēns ne šis, ne tas. Dēļ šodien arī mēģināju ar antiseptiķu pārklāt šitādu sarkanu, šitādu te. Pirku koncentrātu 1:1, brūnā krāsā, bet nopirku tikai vienu buļģu, vajadzēja vesels 3 nopirkt. Vismaz 2, lai būtu. Tā vējš, tas sniegs, tas atkal saules spīd. Ej tu nos, kas tur laukā darāt. Šodien ir sevišķi. Nu, lūk, tāpēc met mieru un bišķi tagad te pirms komandējam. Paķibrējos ar šito, ar vadiem. Lūk, it kā lufta arī bija
šita ir progresijā, bet, nu, labi, šito atstāsim līdz ziemai. Zvaigznīti pieliku. Uzrakstiet komentāros, tas vāks taču ir zeltans vai viņš ir krāsots, es nevaru saprast. Nu, lūk, jo trakākais tur bija to hermetiķi notīrīt no tā vāka, visi bļēns, ka tur tas blīvs, es nezinu, tie cilvēki. Kāpēc jūs nepērkat blīvus, bet pērkat hermetiķi? Nosmērē visu, vienkārši visu. Ko gan varēja iesmērēt un sasmērēt un pārsmērēt un vienkārši tādā biezā slānī bļēns un viņi īsti nevar dabūt. Tur ir drāžu birstiem ar... vienkārši vāks. Kaut kā tā. Un šitas. Uzliku tos jaunos bremžu diskus. Man te cilvēciņš jums parādījās. Gribu pirkt viss. Es saku, nu labi. Un tā un šitā. Un es padomāju, uzlikšu viņam tos bremžu diskus virsū. Lai jau ir cilvēkam. Labu gribēdams. Nopirku bremžu klučus arī. Nopirku šitās te bremžu klučus. Un bļēvens viņi man nedara. Un galvenais, kad es atklāju abas divas pačkas vaļā. Muļķis vienkārši. Veikalā nepārbaudīju, bet tas laikam tās bremžu kluči ir no iepriekšējā modeļā. Bet, nu, vecajā bremžu kluči labi. Jaunais īpašnieks gribēs mainīs un nezinu. Man ir škroba, jo es viņus nopirku pa 50 eiro bļēns un tagad nezinu, ko ar viņiem darīt. Viņi man tagad mētāsies garažā 1000 gadu. Nebūs jau pirmā lieta, bet bļēvens vai šitāds iepērsiens ir tā. Bet diski labi. Ne šitas te. Vakar bija ar viņu izbrauc uz sajietu. Nekas nesita, nekā. Nu, ieskrējās bremzē. Nu, viss kārtībā. Viss čaut, ka viss bremzē. Bez vibrācijām, bez liekiem stūri nesit. Nu, viss kārtībā, viss taisni. Nu, tā tad veiksmīgs pirkums. Nu, lūk. Šitas monstrs stāv man. Andrija šādi izbrauc ar viņu. Nu, lūk. Jāpieliek poguri. Nu, ņemsimies, darīsim. Gan jau atnāks. Ceram šonedēļ tā progresija. Nē, bet tas pusrāms. Karoči pakaļdaļa. Nu, lūk. Andrijām nāksies vākt. Vienīgais tas, kad vēl jānopērk tie. Un sūda ļeguška. Sūda ļeguška. Un priekšējām bremžu. Nu, priekšējām bremzēm. 40 eiro. Ej, tu nost. Kaut kā tā. Nu, lūk. Bet labums ir tāds, kad man no šitā Suzuka atnāca ručkas. Un šitam te bremžu šitam te blīvīt. Jo viņi te ir, nu, laiž garām, vecam. Nu, lūk. Mēnesi gaidīju. Reāli mēnesis. Nu, lūk. Nu, tagad šitam atnāca, bet es viņiem nevaru tikt, jo viņi strādā darba dienās. Darba dienās es atkal nevaru, un tagad bla, bla, bla. Nezinu. Un man neviens nav atbildējis par aizdedz saslēgu šitam te. Vai tehnisko var iziet, vai nevar iziet ar aizdedz saslēgas, ja nav. Nu, lūk. Nu, tad kaut kā tā. Labi, pagaidām.